9. maijs, labvakar, jums saka TV3 ziņu pārraida. Ar ziņām studijā Agnes Vārpiņa un vispirms neliels ieskats šī vakara ziņu pārraidē. Satversmes tiesa pārceļ spriedumu paziņošanu par Latvijas-Krievijas robežlīguma ratifikācijas apturēšanu. Cīņai ar korupciju un naudas atmazgāšanu tiek dibināta vēl viena jauna organizācija. Augstskola Amerikas Savienotajās valstīs atkal atskan šāvieni un atkal ir upuri. Uzvaras vai okupācijas diena, to šodien Rīgā Pārdaugavā centās noskaidrot labējie un kreisie radikāļi. Kā pagājas uzvaras diena Latvijā, tas dienas svarīgākais temats. Maijs, kādam tā ir uzvaras, kādam okupācijas diena, pusi savos viedokļos ir nesamierināmas. Drošības iestādes visā valstī strādā pastiprinātā režīmā, un daudzi gaida provokācijas. Tieši šeit pie uzvaras pieminekļa abu pušu nesamierināmajiem radikāļiem bija jāsatiekas. Mūsu korespondenti strādā abās frontes pusēs. Pagaidām viss ir relatīvi mierīgi. Gaidītas provokācijas pieminekļu pakājē tomēr nenotika. Tie daži nelielie starpgadījumi, pat vecākā gada gājumi šeit svētku svinētājiem lika teikt, tas bija muļķīgi un lieki. Vairāk nekā 1000 uzvaras dienas svinētāji bija patiesi pārsteigti par daudziem policistiem pieminekļu pakājē. Tad vēl lielāka neizpratne šajos cilvēkos raisīja labējo radikāļu parādīšanās. Te gan jāpiebilst, visasāk uz viņu vēlmu nolikt ziedus pie pieminekļa reaģēja krievalodīgo jaunatni. Kara veterānu viedoklis bija pat krasi atšķirīgs. Nevar teikt, ka te valdība būtu vainīga. Tie ir labēji radikāļi. Viņi rada situāciju, kas starp tautām aug naids. Tā nebija pat kara laikā. Pareizi dara. Tautai jādzīvo mierā. Viņi atnāca ziedus nolika, mēs arī noliksim. Viņi par savām tiesībām domā, es par savējām. Esmu par brīvu Latviju. Ja būsim saprātīgi, visa tauta tāda būs. Nu, kāpēc mums jākaujas vienam ar otru? Ir jādzīvo un jādara viss, lai Latvijā, kurā dzīvojam, plauktu. Народ этого желает. Tauta vēlas, lai būtu miers, taču izskatās, ka kādam šādas nesaskaņas ir izdevīgas. Совсем недавно эстонские власти боролись с бронзовым Алешей, с памятником советским солдатам. Стыд и позор эстонским властям! Позор! Вам известно, что латвийские власти поддерживают в этом отношении, в этом вопросе эстонцев. Позор латвийским властям! Позор! Куда пошли? Сюда. Дальше. Так. Vēl pirms ziedu nolikšanas Krievijas vēstnieks bija paziņojis, ja veterāniem traucēs svinēt šos svētkus, Krievijas reakcija būšot ļoti stingra. Taču pat tas, ka policija kādu brīdi neļauj ziedus nolikt pieminekļu pakājē, Kaļužnī omu nebojāja. Nav pārāk patīkami redzēt šo policijas kordonu, taču tāda ir dzīve. Diemžēl ir spēki, kas vēlas aptumšot šos svētkus. Viss iepriekšējos gadus šeit ir bijis mierīgi, civilizēti, solidāri. Nekad nav bijis nekārtība. Tādēļ šogad gribu izteikt pateicību tiesību sargiem par nodrošināto kārtību. Kad lietus gāzes beidzās un uzspiedēja saule, sanākušie neiztika arī bez pīrādziņiem, kafijas, kāda malka grādīgā baltā dzēriena un pat šašlika. Arī šogad uzvaras dienas svinības neiztiek uz ierastā brīvdabas piknika, tikai ar vienu nelielu atšķirību. Sēdēšana zālē šoreiz aizstājuši kafejnīcu galdiņu. Ilza Rutenberga, Juris Binārs, TV3 ziņas. Šodien Nacionālo spēku savienība no okupācijas muzeja organizēja gājienu, kuram līdz uzvaras piemineklim bija jānogādā dzeloņdrāšu vainags. Tieši labējo radikāļu marš pretīm simtiem fašismu sagrāvus suminātāji policija raisīja vislielākās bažas. Bija saņemta informācija par iespējamām provokācijām no abām pusēm. Ceļš līdz piemineklim vainagnesējiem tika nobloķēts. Tas nav vainīgs. Tas ir simbolisks vainags. Konstrukcija drīkst būt no jebkāda cieta materiāla. Ja jūs redzat, pa virsmu ir puķītes un lapiņas. Joprojām Maskavas sunīši. Kauna nav. Mēs esam latvieši Latvijā, tu esi okupants. Pēc asu vārdu pārmaiņas policijas ziedus atļauja nolikt, tomēr vainagu nācās pamest. Tagad neapmierināti ar drošībnieku lēmumu jau bija otrā barikādas pusē stāvošie.
Pie pieminekļa sākās grūstīšanās un lamāšanās. Гарда, ты докажи, что я тебя оккупировал. Докажи. Ты докажи. Aizturiet lūdzu visu šo nacionālo Neskatoties uz dzīvo ķēdi, viens no protestētājiem pamanījās noraut nacionālistu plakātu, pēc kā nokļuva drošībnieka apskāvienos. Положили венок. Антифашистский комитет. Его сорвали ленты. Мы возбудили уголовное дело против них. А что он сейчас делает? А ничего не делает. Ar to uzvaras dienas sadursmes beidzās, gājiena dalībnieki tika nogādāti drošībā, tomēr neiztika bez savainojumiem cietusi Nacionālās frontes pārstāve Liene Apine. Apine ir policijas mašīnā un viņu vedīs uz ekspertīzi, vai viņai bojāta roka. Ja? Tā kā es ar pulkvedu Vainu sarunāju, tur būs viss kārtībā ar Lienu Apini, gaidīt šeit nevajag, viņu vedīs policijas iecik, tā kā mēs varam iet projām. Ja? Mēs izteicām protestu šiem cilvēkiem, kas šeit pulcējušies, jo būtībā viņi svin savu uzvaru pār latviešu tautu. Viņi tikai saka, ka viņi svin uzvaru pār fašismu, bet vispār jau viņi apvaino ar šo te šeit atnākšanu visu mūsu tautu. Uzvaras dienas rezumē aizturēja 3 cilvēki, pret 1 uzsākts krimināla process. Jānis Eglīts, Ingemārs Stankēvičs, TV3 ziņas. Pretēji